Tu tiec izglābta no ļauniem cilvēkiem. Pauls, kurš nepatiesi apsūdzēts, grupa plānoja viņu nogalināt. Dievs bija ar viņu. Plānotā Dieva vārda sludināšana Romā tam bija jānotiek. Dievs aiz priekškara darbojās, lai pārliecinātos, ka ļaunais plāns pret viņu nenostrādā. Kādam no jums, iespējams, cilvēks plāno aiz muguras, cenšas tev kaitēt, dara burvestību, lai tevi dabūtu ārā, lietojot teritoriālos garus, lai tie nāk pret tevi, un Dievs tevi pagriezīs. Pārvietos vai pārvietojas tevi uz citu vietu. Ejot ar svēto garu, tu vienmēr esi 3 soļus priekšā. Šim dēmoniem, ļaunajiem cilvēkiem, greizsirdība, skaudība, pagrimis cilvēks, slikta uzvedība. Lai arī ko tie darītu, tie nespēja apstāties, domāt par tevi un ko Dievs dara tavā dzīvē. Tie redz Dieva svētības, labvēlību tavā dzīvē, kā Dievs paceļ tevi un redz, lai arī ko tie darītu, lai tevi nonestu lejā, lai kaitētu tev, pazemotu tevi, tas ne tikai izgāžas, bet krīt atpakaļ uz viņiem pašiem. Viņi zin beigas, nespēj samierināties, ka viņu labā tas nestrādā. Mīl manipulēt ar cilvēkiem. Dievs tevi sargā, izvedis no tumsas gaismā, un tu dari Dieva darbu. Tur, kur tu ej, tu nes eņģeļu armiju savā pusē, kad tu ieej teritorijā. Un ir strateģiski iemesli, kāpēc Dievs tevi pārvieto no vietas uz vietu. Un kad saskaries ar pretestību, tieši kad tevi pārvieto, tāpēc, ka pārvieto tevi uz cīņu, garā būs pretestība. Tad, kad ir pretestība, tas nozīmē, ka Dievs liek doties uz teritoriju, uz kuru velns negrib, lai tu dodies. Un kad tu tur ieej, tur ieiet eņģeļi un ir augstāka līmeņa plāni vietā. Nebrīnies, ka mērķē uz tevi aiz muguras, lai tevi apklusinātu, lai novirzītu tevi, jo tu dari daudz kaitējumu tumsas valstībai. Tu sludini Dieva vārdu, pretestība, bet tev tas nekaitēs. Dievs piepildīs savu plānu. Tas, kā cilvēks jūtas par tevi, tas, ko nodara tev, tas nenostrādās. Jēsajs 54:17. Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā kunga kalpu mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs. Visi lāsti pārvēršas svētībās. Psalms 141:1-2. Izglāb mani, kungs, no ļauniem cilvēkiem un pasargi mani no varas darbu darītājiem. Kādiem no jums ir agresīvs cilvēks apkārt? Tiem ir slepkavības gars, nogalina ar skatienu, ar vārdiem, pat ar spēku. Kādi esat teritorijā, kur agresīvais gars klīst ar aizdomīgu nodomu, slepeni pārvietojas, meklējot iespēju. Dievs aicina tevi šajās teritorijās, lai lūdz par zemes dziedināšanu, nākt pret šo garu. Tā ir daļa no tava uzdevuma. Tu esi svaidīta tam, sūtīta to darīt, salauzt to garā, pat vienkārši esot tur. Tu atver eņģeļu portālus un aizver dēmonu portālus. Dažādas aktivitātes ir dēmonu portāli. Tāpēc velns negrib, lai dodies, kur Dievs sūta tevi, un tāpēc ir pretestība. Esot tajā vietā, atcel katru dienu lāstus, burvestības, kas nāk pret tevi.